Sveiciens visiem! Vēlit? Mēs šodien atbraucām uz Teģe. Tas mums arī tāds dzīvojamais rajons. Mājām ir vairāk krievalodīgo dzīvo. Ciecienīts viņa rajons. Pastīsimies, kā tas izskatās, nedaudz bijuši nemaz. Vējš tikai ārā šodien. Nezinu, kā dzirdēs, ot, lai ir. Kā būs, tā būs. Mēs viņu jau tālumā redzam. Nu, pludmalt arī neko. Ejam pa vējam. Te mājas nojaukuši, protams, neko redzēt. Nu, tā ir te vietējā promenāde. Nav tāda kā mums. Bet nu arī normāli. Jā, viņam te šaurāk tā padarīja. Suņi tāpat tās staigās. Suņi visur te. Tāds privāta mājiņas. Viena arī pārdot privātu māju. Tas te kafejnīca. Jūras krastā skaties. Kafejnīca. Diezgan paliela. Balika restorāns, zivu restorāns. Tādas villas. O, kāda viena tas. Tādas mājas, bet tās mājas nosies daudz tuvāk iznāk jūrē nekā pie mums. Nu jātiek. O, te mums tāda pilsētiņa arī. Kempings gandrīz. Karavānu park. Dzīvo, pat satelīta šķīvis citiem. Ja tāds satelīta šķīvis, mēs patstāvīgi dzīvo. Te paši jūras. Villas. Ārā mums sācies pavasaris, ir silts. Un Ramazans pie mums ir. Tā ir turka Ramazans sāc.
parks. Viņš jau tevis ports, man patīk. Asies, te atnāc, te var nolikt ķeblīšus un ēnā sēdēt. Bet pa mums ar to ēnu pie mums ir taikoļi. Nav tie koki. Te forši. Te man nekas cik man visu ēnu būtu, kas tas. Jā. Ceļi labi sataisījuši. Nav kā citur. Veci jau villi jau gados, tāds turku stils. Te jaunās mājas. Redz arī biblioteka. Un kaut kāds lounge bārs. Laikam pagaidām nestrādā, kamēr nav. Bārs vismaz. Un te ir kāds restorāns. Aha. Tā privātmājas maziņas. Iekšā. Jā, un siltni arī ir. Arī mums ir kaut kāda kafejnīca. Jā, un arī grils turināts, un ūdenskurs ir aizliegts. Kā lauksaimniecība nodarbojas. Nezinu, kas tas ir, liekas, ka pups. Tas nav pups, ne, Heliņš? Jā. Izstāst pēc pupām. Milzīgs lauks. Tepat burtiski. Starp mājām, pie pašas jūras. Tas ir interesanti, kā viņi nav atņēmuši mājas vēl uzbūvējuši. Ka cilvēki iznākuši pasēdēt, saulītē, pilns ar baložiem. Kur baloži atstāv arī sauļojas. Un kājas lielās, tāds es te neesmu redzējis, pirmo reizi redzu. Baloži nav daudz, te mums mazāk. Mums parasti ir baloži. Te viņi plūdumā. Praktiski tāds pat vien ir apmēram kā mūsējā. Arī kafejnīci uz riteņiem. Vēl gabaliņi. Arī sauļā. Burtiski tie paši. Vai neskait to, kas šeit dzīvo, bet tā laikam arī kafejnīca viņam. Visticamāk. Kafejnīca. Kaktus lauks. Tā ir tāds ritīgs privātmājs. Kā tas te atbrauc? Trotuāri satelik. Jā, tur tāds sateliks. Te jau burtiski pie jūras dzīvo privātmājas. Vienam pat laips stāv.
Tādu māju gribētu? Tā, pie jūras. Jā, ir būtiski. Pie jūras. Neviens nedzīvo, laikam visi projām. Arī no tiem, kas vasarā brauc uz šeit. Tur tik tais dažās mājās. Bet... Mēs varam uziet. Ejam te. Ejam te iekšā. Jā, sākās. Tas ir labākais gājiens. Izlaust asfaltu, ielikt komunikācijas, ar smiltīm aizbēgt un atstāt. Un kad viņam asfaltu liks virsū, to neviens nezina. Domāju, gadiem stāvšu te brīnums. Cā pa visu šito ciematu. Mums tu mazāk. Mums kaut kā jā, tur tā ieliņa. Nu, te viņiem autobusu satiksme ir arī attīstīta. Autobusi braukā iekšā, mums nav autobusu. Tur mēs ejam tālāk. Te jau tāds neliels centriņš, veikaliem, šoks, kafejnīgs, autobus pieturs, te Bims. Atkal kafejnīca. Jā, te tā prieki vairāk. Nekā reku barbershops. Veikaliņi lupot. Tie slavenie darbi, reku caurules liek iekšā. Loģiski. Uzbērš to grāntu pa virsu un to viss beigsies. Laukums. Jā, te viņiem tirgus laukums. Pa sestdienām tirgus notiek. Putekļi gan te pietiekuši. Tas gan vecs mājas. Privātas villas. Un te džeki te ir māja, betonē kārtējo stāvu. Te mums tāds nesaprotams pasākums, kaut kāds bērniem. Kindergarten, kaut kas bērndārs nav. Var gadīties. Te arī citi randās. Rāks novākt nevienā.
krustiņas. Te tās villiņas. Smuks. Es tikai tāds privāti mājās. Saku, vienam uz palūdz vesel 3 kaķi aiz restēm saslīduši. Gaida saimnieks. O, vieni kaķi. Pasties, kas viņi te. Pilns ar kaķiem. O, tur vēl ir pasties. Jā, viss ir kaķi. Laikam baro viņas te. Tādas villiņas, jā, arī tās mājas. Tas simpātisks, neliels. Dārziņš vēl ir. Tas privāti mājās, tas smuks. Nu, tā apmēram. Pastaigājām.